Puiši meitenes, labadiena visiem, atkal video šoreiz latviski. Klausaties, briest jaunas tēmas, jo piedodiet, tā, kafija, ātri paņemšu savu kafiju. Tātad briest jaunas tēmas. Puiši meitenes, traģēdija Latvijā. Parādiet man lūdzu draudzēs, nosauksim tajās sauktajās draudzēs. Parādiet man lūdzu, kur Latvijā ir tēma par, nezinu, es tā izteikšu daudz ko, bet to noteikti, ko es pateikšu, būs jāsadala pa fragmentiem daudziem. Un te būs daudz tēmas tajā visā, bet parunāsim pa tādu lietu. Kur draudzēs tiek runāts pa nopietnam, pa īstam, pa nopietnam un pa īstam, par vīrieša un sievietes attiecībām. Par vīrieša un sievietes attiecībām. Ko Bībele par to saka? Kādas attiecības vīrietim ar sievieti drīkst būt? Kādas nedrīkst būt? Kādas attiecības drīkst būt precētai sievietei? Un kādas nedrīkst būt? Un kādas attiecības drīkst būt, ja tu esi kristiete un, teiksim, tur, nezinu, pa pasaules skraida riņķī džeki, kas nav kristieši? Cik tuvu drīkst viens otram, tā, gan arī metriski, gan arī garīgi, nosauksim, pietuvoties. Ko drīkst sieviete ar vīrieti darīt un ko nedrīkst darīt. Un visajos kontekstos, visu, ko es pateicu, jo kāpēc es to saku? Paskatieties, atkal, protams, redziet, kā ir. Pārsvarā Latvijas draudzēs jums māca pilnīgi citu Jēzu. Pārsvarā Latvijas draudzēs māca, es nezinu kādu Jēzu, bet tikai ne tādu kā no Bībeles. Jo viens no piemēriem, tāds ļoti ātrs ir. Taču kaut kāds, atcerieties, apustuļu laikos, kur bija teikts, ko vīrs ar sievu pārdeva īpašumu, un viņiem bija tur kaut kāda nauda jāatnes apustuļiem, visiem tur kopējā katlā un kas, un viņi tur kaut ko atnesa, kaut ko neatnesa, kaut ko nožilīja, ja? Kā beidzās viņu dzīves abu divu? Taču Dievs viņus umirt vil, tas ir, nezinu, viņi nomira. Un jūs teiksiet, vai, ku bargs Jēzus. Ku tik bargs, nē. Visur teikts, ka viņš mīl, ka viņš tur mirušos cēla augšā, un ka viņš to darīja, un ka viņš tur šito, un ka viņš tur žēloja un pažēloja, un ka viņš tur, kur laulības pārkāpēju, tur taču nenomētāja un atlaida, un visu, un tā. Tikai pēkšņi džaks uzreiz jaunās derības laikos, tas pats Jēzus paņem un nogalina šo vīru un sievu, ja. Tāpēc es aizvien vairāk un vairāk redzu, ka Latvijas šais vietās, kur kaut ko sludina un stāsta jums, jums stāsta sagrozītu patiesību vai puspatiesību vai melus. Ja, saprotiet? Stāsta. Viss ir ok, stāsta, bet tur ir puspatiesība, tur ir nepatiesība, tur ir meli, tur ir cilvēku izdomājumi, mīti, teikas, tādas, ja, kristīgas bašņas. Garīgie piedzīvojumi, vieni otri ir kaut kur lidojuši un pēc tam atgriezušies, ja, un pastieties, YouTube ir pilns ar šitādiem visiem, it sevišķi angliski, ja, klaušaties un ko gribēju teikt, un es jūtu pēc dažām pazīmēm, dažas indikācijas rāda, kad Latvijā tā ir traģēdija, tas notiek traģiski. Kāpēc es to, kā piemēru, jūs, kāds teiks sev, nē, visi kārtībā, tu pārspīlē, tā nav, visi ir svētie, visas sievietes ir svētas, ticīgas, un puiši ir svēti un ticīgi, un viņi kopā sanāk, ja, un neviens nevienu neuzrunā un neuzbudina, un var sakot, jā, jo uz draudzēm iet impotenti vīrieši un iet flegmas sievietes. Un tajā impotence flegmus attiekās, tad tiešām nekas nenotiek, vai ne? Kaut kā tā, ja, laikam jūs dzīvojiet tādās aprindās, kur ir impotenti džeki, un
un Frigīdas sievietes, ja, kaut kādas vai kā viņas tur pareizi saucās. Jā, klimaks vai kas tur iestājies. Gribu jūs apbēdināt, un stāsts varētu būt ātrais mana amerikāņa pieredze mācītāja Stīva Bratkoviča. Ka viņš atbrauca 90. gados uz Latviju, nodibināja daudz formējumu, ja, Kristus mācekļi, un tur sāka bliest, un tad mani tur čoms uzaicināja ar tā brīdējo sievu Ingūnu, lai mēs ejām, un mēs aizgājām, un tad mēs pieņēmām jēziņu, mums iesmērēja ļoti labi, jēziņš iegāja iekšā, nu tā kā smērēts iegājas, teikšu tā, iekrita iekšā, tā kā aknu desa vēderā, mierīgi iegāja, vai ne, ieņurcījām iekšā abi divi jēziņu. Vot. Un tad ar ieņurcīto jēziņu, draudzē pat cik amerikānis sludināja, tad ar visu jēziņu, ko es tur tā smuki ieņurcījām, pēkšņi uzrodās viena blonda tulkotāja, arī mana sieva Ingūna tulkoja mācītāju Stīvu, bet bija brīži, kad viņa netulkoja un bija cita meitene blonda, un tāda, krūšaina, un tāda, kā lai pasaka, galīgais krokodils nebija, un blondi matiņi, un tas un šis, un tīri piri un figuristaja bišķi, vairāk vai mazāk, bet, un gribu jums atkal atgādināt to visiem, kas skatīsies, startējiet lūdzu no viena punkta, kritušie ādami. Ja kāda sieviete ir tik naiva un domā, ka nē, man te tikai kaut ko, nezinu, lampiņu ieskrūvēs, vai tur burkānu izraus, vai man tur, nezinu, vīrsus stundu, vai kā tas saucamais atnāk šlangu nomainīt, tad ziniet, ka viņš ar savu šlangu jau sen grib jums kaut ko nomainīt. Saprotiet? Piedodiet pa sarkasmu, bet laikam savādāk nevar. Tāpēc, ka večiem ir šīs šlangas, un klausiet mani, 3 sievu vīru, 3 bērnu tēvu, pirms armijas ar triperi slimojis, ar Krievijā gulējušajām, pārgulējušajām meitenēm Latvijā bez prezīšiem, zēnu meitenes izvirtuļus. Paklausieties, jā. Klausiet padomu un ieklausieties, jā. Jo jums pirmkārt neviens par to nestāsta, un ja stāsta, tas stāsta kaut kādas tādas pasakas brauc pa ausīm, kad es skatos viena otra dāma, kur kaut ko kādreiz sanāk komunicēt, pilnīgi liekas, ka dzīvo uz Marsa, ja? un nedzīvo blakām pie veča, kurš grib uzreiz tur 3, 4, 5, ja? Jo es teicu, man ir sieva Ingūna sēž blakām dievkalpojuma laikā pie sāniem, un es jau gribu pie kanceles tur to krūšaino, ja? Saprotiet? Tas jau ir po umalčaņiju kritušajā ādamā ielikts. Saprotiet, zēnu meitenes, kritušajā ādamā po umalčaņiju. Jums ir jāsaprot, ja stāsts būtu, ka nebija Ādams kritis, tad viņam bija Ieva, viņam pietika ar Ievu, viņi dzīvoja Ēdenes dārzā, viņi bija viens ar otru, rekur tur kaili, un nekautrējās, un tiri piri, un visas lietas, un bija tikai Ādams, un bija tikai Ieva. Bet kā ienāca grēks, tā ienāca uzreiz arī citas Ievas un sievas, ja? Mēģiniet saprast, kas notika, ja? Es, protams, te pēdējā laikā skatoties kaut kādus video arī redzu, kad arī pornogrāfiju sāk skatīties aizvien vairāk ticīgās sievietes pasaulē, jo es neskatos neticīgo cilvēku statistiku, bet es klausos no pareizajiem vīriem, kā Paul Washers un citi, ja, kas reāli Amerikā to visu filtrē un sludina pareizās mācības, un es tajās esmu un klausos un ar to piepildos. Un visi viņi pasaka, kad aizvien vairāk un vairāk, nerunājot pa večiem, pat arī sievietes, kristietes ir porno atkarībā, un tās tendence ir gadu vairāk un vairāk palielināties. Jūs saprotiet, kas notiek? Tad jūs saprotiet, kas notiek, ja? Jo, ja tāpēc, ka ja es tagad te visu laiku gruzīju, oi, vecis, es iekalojos uz to, un es uz šito tulkotāju, un pie Jencīša tur tās krūšainās, un džeki zālē sēž mitri, es visu laiku it kā gruzīju džekiem. Bet zēnu meitenes, ja mēs tagad aiziesim otrādi, es nevienu video neesmu pateicis par šīm izvirtušajām, šīm kaislē degošajām vai kādām, jo es vienu dienu arī lasīju, un reku, jaunā derībā rakstīts, nogaliniet kaisli sevī. Jūs kāds esiet to lasījis? Es arī tam pagāju garām un tīri piri, un vēl šobrīd saprotu, ka kaisle ir manī, un es viņu neesmu nogalinājis. Kaisle ir manī. Jūs saprotiet? Kaisle. Lūk,
Dievs ir teicis viņu nogalināt, nevis pabāzt zem paklāja, nevis līdz nākošai reizei, nevis, vai ne? Večiem kā ir ar porno, vai ne? Tu nodračījies, vai ar sievu tev ir orgasms, tev vajag akal, tev pēc kā vīriešu organisms pēc 15 minūtēm viņš ir gatavs atkal jaunu sperma, 15 minūtēs atkal uzrodās, jā, atkal krāniņš ir gatavs, atkal šai erekcijai, šai baudai, jā, jo dzimuma locekļa galā vīrietim šai galviņā ir pilns ar nerviem, ar kaut kādiem mēmiem nerviem, jā, citiem tādiem žukiem, kā man tur, man liekas, ir nervs, tur, man liekas, vispār ir tikai sastāv visu no viena nerva, jā. Jo, kā es teicu, es biju laika, ka varēju pornogrāfiju skatīties un masturbēt tur 6, 8, 10 reizes dienā do paķerī pulsa, jā. Saprotiet, kāda atkarība, jā. Tas viss ir viss bijis un pieredzējis un gājis es tam visam cauri, jā. Un tāpēc es dalos un stāstu, un ir, kad es brīžiem tad dzirdu kādus ticīgos un ticīgās puiši meitenes kaut ko te runā un stāsta un naivā cerībā un to, kad, noteikti, viņš jau tur, es nezinu, tur, mēs tur, arī tādi visādi interesanti piemēri. Meitene tur puisim bībeli lasa, ja, vai kaut ko tur kopā, nezinu, lasa bībeli, vai puisis meitenei tur kaut ko, otrādi meitene puisim tur kaut ko Jēzu tur par Jēzu, ja, tur kristīgu, kaut ko garīgu. Milie cilvēki tad ļoti ātri izstāstīšu, lai video nebūtu garš. Es, protams, mēģināšu par šīm lietām runāt, bet tāds viens ātrais, kur sirds pilna fiksi izmaucu es šo ārā, vēlāk kaut kad nomierināšos jau pa sīkumiem, moška sākšu ķidāt, kāds tas vecis ir un no kā viņš sastāv un meitenes, lai jūs saprastu, jo šobrīd tāda sajūta, ka neviens to ne vecāki, ne mammas, ne tēti, ne draudzēs, nekur neviens nav mācījis un meitenes dzīvo un vispār nesaprot, domā, kad viņas ir dzelzbetona stabi. Saprotiet, sievietes noteikti tā domā, ka viņas ir dzelzbetona stabi, viss. Ka viņa ir šitāda un cauri, un viņa ir dzelzbetons, jo es nezinu, kuram normālam puisim stāv uz dzelzbetonu šito te skulptūru, ne, bet uz dzelzbetona kolonnu, ja, nevienam it kā nestāvēt uz kolonnām, ja, bet tas, kas notiek kristiešu vidū un visi, ja, tad, kad vēlāk uzzina šo visu un atgriezīšos ātri un nobeigšu video ar Paul Washer stāstu. Skatāties, Paul Washeram ļoti daudz ir krieviskie video, tā kā pārtulkoti uz krievu valodu. Un vienā vietā viņš dod tādu liecību, tur seksuāli amorality, ja, laikam, vai kā par seksuālo šito izvirtību, amoralitāti. Ļoti daudz es skatos viņa video, kas ir arī krieviski, es angliski skatos, bet krieviski ir īsi video. Un vienā vietā viņš sēž ar kaut kādu vienu, kas viņu intervē, un viņš viņam par to seksualitāti tieši video bija īsi, viņš tur 5 minūtes garš, un viņam tur kaut ko uzdod, un viņš saka, ļauj, un Paul Washer stāsta, ļaujiet man jums pastāstīt vienu notikumu vai gadījumu. Un tagad viņš saka, es sēžu kopā vienā kaut kādā tur, kur viņš tur sēž ar kaut kādu otru ticīgo mācītāju, tur pareizo dieva vīru, un tur visas lietas, un tiri-piri, un ar tādu īsto, viņš ir īstais, un ar īsto sēž kopā. Kā viņš teica, vai tā bija kāda nometne, vai kaut kāds kristīgs, kaut kas tur bija. Un viņš saka, pēkšņi viņš saka, es redzu pienāk tā mācītāja pretī, kas viņam sēž dēls, tīnis, tur 16, 17, 18, nezinu, jauns tīneidžers, puisis, ja, un prasa tagad pārtrauc viņu šo abu divu sarunu. Paul Washer saka, es tagad apklustu un klausos, un tas prasa, saka, tētis te tur reko ar tādu meiteni tur nosaucēja vārdā, vai ko tur, viņš saka, es ar viņu te reko aiziešu. Te, kaut kur, nezinu, gar upi, vai kur tur parks, vai kaut kas tur tūmā, kaut kur aizies pastaigāties, vai kaut ko tur, ja? Vai es varu? Tā arī interesanti redziet, kā ir iemācīti bērni vai dēli, ja? Viņš nāk prasa. Tas tēvs saka, nē, nevar. Tas dēls paklausa, saka, ok, labi, skaidrs, sapratu, nevar, un aiziet projām. Un Paul Washer saka, viņš saka, es ne to apjuku, bet viņš saka, es nolēmu pārprasīt. Viņš saka, kas tu neusticies savam dēlam? Kaut kā tā, jā. Ka viņš tur ar to meiteni kaut ko var čiki-briki vai kas tur, jā. Un tas, klausties, ko atbildēja tas tēvs Paul Washeram. Viņš saka, ziniet ko? Viņš saka, es pat neusticos viņa tēvam. Saprotiet to domu? Tātad viņš pats par sevi
Graša nedeva garantijas, ja viņš ar kaut kādu, nu es tā tulkojums, lai jūs saprastu, ka viņš būtu vienatnē kaut kur ar kaut kādu dāmu vai kundzīti, ja, ka viņš tur uzreiz, nu tā, davai pa žostkamu, teiksim tā, neuzlektu virsū. Jo, nu, atkal, teiksim, drīkst pateikšu par rupjo. Nu, tādu ne par rupjo, bet krievisko bišķiņu tādu pusrupjo. Kā ir teikts? Kabelь не заскочит, если сучка не захочет. Ja, tas tāds pasaulīgs, bet klausieties uzmanīgi. Ja, tad šis, tur ir runa par suņiem, ja, kabeļi ir puika un sučka ir tā kucīte, meitenīte. Tad tas sunītis neuzlektu uz to. Esiet redzējuši, kā tie sunīši kopojās, es bieži kaut kur esiet redzējuši suņi kaķi dabā, jā, mums. Tad nekad neviens šis suns nevar aplekt šo kucīti, ja viņa negrib, ja viņai nav šīs dienas saucamās, kad viņa meklējās vai kaut kā tā, ja, tas princips, tā ideja. Un tieši tāpatās, jūs teiksiet, tāda dievbīga tur sieviete, tāds dievbīgs vīrietis, mīļie cilvēki. Es tagad jums tikko nesen stāstīju, kad ir tāds Lex Liberty kanāls. Lex Liberty, man tagad nav laika nekādus ielikt jums tos linkus vai vēl kaut ko, ja, bet ir viņš krieviski Lex Liberty kanāls, un arī tur pasaulē es redzēju visādi blogeri tur šūmējās nesen, ja, taču uzpeldēja 6 cilvēki, ukraiņu un krievu, bet pārsvarā laikam ukraiņu tautības šobrīd, kas ir sacelti augšā. Nu, es redzu, jūs jau neinteresēties un neko neziniet, kas pasaulē notiek, un tāpēc domājiet, ka visi ir tik svēti un nevainīgi un nevienam neinteresē, ne tas, nekas, ja. Ne seks, ne peks, nevienam nekas neinteresē. Šie mācītāji ir traģiski, es paklausījos Ukrainā, tur izrādās ir visādas dinastiju draudzes, tur tēvs, tur bīskaps, dēls, pēc tam mācītājs, mazdēls, tur pēc tam kas tur, ja, un visi tur radinieki, un visiem pa 10, 12, 13 bērniem ģimenē, to es gandrīz vai tur tādas čutne mājas personīgās radinieku draudzes lielas sanāk apmēram, ja, nu vēl no puse no ciemata tur kaut kādi piesaistīti ienāk vai ko, un klausieties, kas tur notiek, visi ir radinieki, viens otram ir brālēni, mācīcas, tas šis viss, un kas uzpeldēja, nu tur taču ir kopojušies, tas mācītājs pirmkārt ir izmantojis 12-13 gadīgus puikas, tie mācītāji, tie uzvārdi visi ir Lex Liberty kanālā ieiet, ja es pēc tam skatos arī un redzu, un pēc sejas tiešām nekad nepateiksi, ja, kā man te ar vienu dienu bija runa ar vienu kundzīti vai kas, ja, kad tur cilvēks kaut ko tikai palīdz, kaut kādus darbus vai ko, vai kā, nu viņam tur nekas vairāk neinteresē no manis vai ko. Nu tā domā sievietes, tā domā cilvēki, mīļie cilvēki. Es jums stāstīju, kad vecis plosa, pasties tas mācītājiņš, tas ukrainis, ja, tu jūs iedomājaties pēc sejas, jūs nekad nepateiksiet, ka viņš grib, jo jūs saprotiet, ja tā viņam liktos perversija izņemt dibenā puisīti 12 gadīgu, vai es nezinu, kur viņš tur darīja, jā, bija tur saplēsta zaļņica vai kā porvannī zad, ja, tā arī pateica, jūs iedomājaties, ka nozīmē 12-13 gadīgam puikam porvannī zad, tad tas mācītājs, tas bīskaps, tas vecais 56 gadas irmo galvu, un viņš to ir darījis gadiem, un tur ir meitenes, un tāpēc, ka citai ir radiniece un brālēni un māsicas, un izrādās ir zinājuši švāģeri, un tie un viss, nu skatāties Lex Liberty, un tas nav viss, pastieties pasaulē tālāk, cik nav pasaules slavenē mācītāji krituši. Ieiet abās valodās un uzrakstiet Google un YouTube'ā seksuālos grēkos kritušie mācītāji pasaulē. Jums atvērsies vaļā, un kas tas viss ir, un jūs saprotiet, ja? Tāpēc tas ir nenormāli svarīgi. Pēdējo video gribu noslēgt, ir ļoti garš. Nekad dzīvē nekāda meitene nedrīkst nekādu puisi pie Kristus vest, nu tā sauksim pēdiņās. Tāpēc arī šis bībeliskais princips, ka vīrietis pieved vīrieti pie Kristu, un sieviete pieved sievieti. Pretējā gadījumā ne šobrīd, ne šodien, pēc nedēļas, pēc mēneša, pēc pusgada, nu kritīsiet jūs tajā grēkā un gulēsiet jūs tajā gultā vai kur tur, ja? Jo visa kristīgās pasaules negatīvā pieredze par to rāda un stāsta. Un tāpēc meitenes un zēni, nu es nezinu, ja? Es esmu vecis un es jums varu meitenēm godīgi visu izstāstīt vēlāk pa visiem sīkumiem vēl, ja Dievs dos, taisīšu citus video, bet šodien gribu pastāstīt, neesiet naivi un klausiet, ko Dieva vārds saka, ja? Un nekur Dieva vārds nav, ja izstudē visu cauri, kā es teicu, nekur nav devis, ja? Tādu principu, ka tur meitene ved tur puisi pie Kristus.
parasti viss nobeidzās, kad, piedodiet, bet abi iebrauc, gultā vai, kur tas notiek.